Kas ir titāns? Sveiki, inženierijas cienītāji! Mani sauc Igors Felips, un šodien mēs runāsim par vienu no stiprākajiem metāliem, ko varam atrast. Titāns. Titāns ir ķīmiskais elements ar simbolu T un atomskaitli 22. Tas ir pārējais metāls, kas ir pazīstams ar savu izturību pret koroziju, augsto izturības un svara attiecību, kā arī spēju veidot sakausējumus ar citiem metāliem. Viena no galvenajām titāna īpašībām ir tā izturības un svara attiecība, kas ir ļoti augsts salīdzinot ar citiem metāliem, piemēram, tēraudu un alumīniju. Tas nozīmē, ka titāns ir vieglāks par tēraudu, bet joprojām ir ļoti izturīgs. Šī īpašība padara titānu par ideālu materiālu aviācijas un kosmosa nozarē, piemēram, lidmašīnās, kuras svars ir ļoti svarīgs faktors. Vēl viena svarīga titāna īpašība ir tā izturība pret koroziju. Titāns ir izturīgs pret plašu ķīmisko vielu klāstu, tostarp skābēm un sārmiem, un tas ir ļoti izturīgs pret koroziju jūras vidē. Šī īpašība padara to par vērtīgu materiālu izmantošanai kuģos un naftas iegūs platformās, kā arī ķīmiskajās un rūpnieciskajās iekārtās. Titāns ir pazīstams arī ar savu bioloģisko sadarību ar cilvēka ķermeni. Un tas nozīmē, ka cilvēka ķermenis neatgrūž titānu, ka to izmanto medicīniskajos implantos, piemēram, protēzēs un zobu plāksnēs. Šī īpašība padara to par vērtīgu materiālu medicīnā un zobārstniecībā. Lai gan titānam ir vairākas unikālas īpašības, tam ir arī daži trūkumi salīdzinājumā ar citiem metāliem. Piemēram, titāna ir grūtāk apstrādāt nekā citus metālus, kas var padarīt titāna detaļu ražošanu dārgāku un laikietilpīgāku. Tas arī ir sliktāks elektrības vadītājs nekā tāda metāla kā varš un alumīnijas, kas ierobežo tā izmantošanu dažās pielietojuma jomās. Bet kad tika atklāts titāns? Titāns tika atklāts 1791. gadā, un to atklāja britu ķīmiķis Viljams Gregors. Un tas tika nosaukts par godu titāniem, kuri bija milži grieķu mitoloģijā. Pateicoties tā izturībai un stiprībai, titāns ir sastopams Zemes garozā un ir 9. visbiežāk sastopamais elements uz Zemes. To bieži atrod tādos minerālos kā ilmenīts un rutils, un to galvenokārt iegūst tādās valstīs kā Austrālija, Kanāda, Dienvidāfrika un Ķīna. Titāna ieguve ir sarežģīts process, kas ietver vairākus posmus. Ir divas galvenās titāna iegūves metodes – Krola process un tiešās reducēšanas process. Krola process ir visizplatītākā titāna iegūves metode. Tas sākas ar titāna dioksīda iegūšanu no minerāliem, piemēram, ilmenīta un rutila, kurus pēc tam attīra ar ķīmiskiem procesiem, lai iegūtu titāna tetraklorīdu. Pēc tam tas tiek reducēts ar magnija vakuma reaktorā augstā temperatūrā, iegūstot metālisku titānu. Titāns pēc tam tiek kausēts un attīrīts, lai noņemtu piemaisījumus. Savukārt tiešās reducēšanas process ir alternatīva titāna iegūšanas metode, kas ietver titāna dioksīda reducēšanu reaktorā ar ūdeņraža gāzi. Augstās temperatūrās tas tieši iegūst metālisko titānu, bez nepieciešamības ražot titāna tetraklorīdu. Pirmkārt, šī metode ir mazāk izplatīta, taču tā var būt efektīvāka nekā Krola process. Neatkarīgi no izmantotās iegūšanas metodes, titāna ražošana ir process, kas patērē daudz enerģijas un ir ļoti dārgs. Tomēr, pateicoties savām unikālajām īpašībām, titāns ir vērtīgs materiāls dažādās nozarēs, kas padara tā ieguvi ekonomiski izdevīgu. Titānam ir vairākas interesantas īpašības, kas padara to noderīgu dažādos pielietojumos, un tas tiek izmantots plašā ierīču industrija klāstā. Titāna tirgu var iegādāties dažādos veidos, kā loksnes, caurules, stieņus un stieples. To bieži izmanto arī sakausējumos ar citiem metāliem, piemēram, alumīniju, vanādiju un dzelzi, lai vēl vairāk uzlabotu tā īpašības. Titāna izstrādājuma ražošana var būt dārga, jo tam ir augsta kušanas temperatūra un nepieciešamas specializētas ražošanas metodes. Pastāv daudz titāna sakausējumi, kurus izmanto dažādās jomās. Katram no tiem ir savas īpašības un specifiskas iezīmes. Galvenais titāna sakausējums ir titāna, alumīnija un vanādijas sakausējums, kas pazīstams arī kā TI64, TC4 vai ASTM 5. pakāpe. Tas sastāv no 6% alumīnija un 4% vanādija. Un tas ir pazīstams ar savu augsto mehānisko izturību pret koroziju un bioloģisko sadarību.
To bieži izmanto aerokosmiskajos lietojumos, piemēram, lidmašīnu turbīnās, kā arī medicīniskajos implantos un sporta aprīkojumā. Mums ir arī titāna, alumīnija, alvas, cirkonija un molibdēna sakausējums, kas pazīstams arī kā TI 6242. Šis sakausējums sastāv no 6% alumīnija, 2% alvas, 4% cirkonija un 2% molibdēna. Tā ir pazīstama ar augstu izturību pret nogurumu un koroziju, kā arī ar spēju tikt metinātai. To bieži izmanto arī aerokosmiskajos lietojumos, piemēram, lidmašīnu spārnos un medicīnas iekārtās. Mums ir arī titāna, alumīnija un vanādija sakausējuma variācija, kas pazīstama arī kā titāna 9. pakāpe. Atšķirībā no pirmās, šis sakausējums sastāv no 3% alumīnija un 2,5% vanādija. Tā ir pazīstama arī ar augstu izturību pret nogurumu un koroziju, kā arī ar vieglu metināmību. To bieži izmanto lidmašīnu dzinēju komponentēs, kā arī medicīnas un sporta aprīkojumā. Arī titāna un molibdēna sakausējums ir sakausējums, kas sastāv no 15% molibdēna. Tā ir pazīstama ar augstu izturību pret koroziju un bioloģisko sadarību. To bieži izmanto medicīnas pielietojumos, piemēram, ceļgalu un gūžas protēzēs. Un mums ir arī titāna, alumīnija, cirkonija un niobija sakausējums, kas pazīstams kā TI 5553. Šis sakausējums sastāv no 5,5% alumīnija, 5% cirkonija un 3% niobija. Tā ir pazīstama ar augstu izturību pret koroziju un nogurumu, kā arī ar uguns izturību. To bieži izmanto lidmašīnu dzinēju komponentēs un pat militārajā aprīkojumā. Tās ir tikai dažas no galvenajām pieejamajām titāna sakausējumiem, un katram no šiem sakausējumiem ir savas īpašības. Un tās tiek izmantotas dažādos pielietojumos atkarībā no katram pielietojumam nepieciešamajām īpašībām. Vai jūs zinājāt par šīm titāna īpašībām un tā pielietojumiem? Vai jums mājās, vai pat jums pašam ir kāda titāna ierīce vai detaļa? Atstājiet komentāros, es gribu uzzināt. Es atstāšu šeit blakus 2 video, kas jums varētu arī patikt un kurus noteikti ir vērts apskatīt. Ja jums patika video, nospiediet patīk, abonējiet kanālu un dalieties ar video savos sociālajos tīklos. Tas arī viss inženierijas cienītāji. Vēl sveiciens un tiekamies nākamajā video.